Labvakar, godājumie skatītāji, klausītāji. Labvakar visi tie, kas skatās mūsu Ogres vēstures un mākslas muzeja Facebook kontā. Mēs esam šovakar pulcējušies Ogres vēstures un mākslas muzejā, kur notiek diskusija Bangerskis Balodas Berķis, Lašplēša kara ordeņa kavalieri, un šī diskusija noslēdz mūsu Ogres muzeja izstādi gan par Lašplēša kara ordeņiem, gan par tiem Ogres novadniekiem, kuri ir bijuši Lašplēša kara ordeņa kavalieri. Šovakar mūsu viesis ir vēstures doktors Kārlis Kangers, un es tiešām Kangera kungu cienu kā ļoti objektīvu vēsturnieku un arī viņa pieredzi strādājot pasaules arhīvos. Sarunā piedalās arī Ritvars Jansons, Ogres vēstures un mākslas muzejs, un mēs šajā diskusijā parunāsim par vairākiem jautājumiem, bet tā kā jau es minēju, ģenerālis Rudolfs Bangerskis ir tiešām Ogres novadnieks, dzimis Taurupas pagastā, tas gan bija diezgan pasen, 1878. gadā. Tad sāksim ar mūsu novadnieku, mazliet īsu biogrāfiju. 20. gadsimta sākumā Rudolfs Bangerskis piedalās Krievijas Japānas karā, pēc tam Pirmā pasaules kara un Krievijas pilsētkara dalībnieks no 1924. gada Latvijas bruņoto spēku ģenerālis, Latvijas Republikas kara ministrs no 1924. līdz 28. gadam, Otrā pasaules kara laikā 1942. 43. gadā Zemes pašpārvaldes tieslietu ģenerāldirekcijas referents, un šķiet, ka šobrīd vispazīstamākais tāds Bangerska darbības periods ir tieši no 1943. gada līdz 1945. gadam, kad viņš ir Latviešu leģiona ģenerālinspektors. Pēc tam 1945. gadā 20. februārī Potsdamā ievēlēts par Latvijas Nacionālās komitejas, tā bija komiteja civilās pārvaldes pārņemšanai Kurzemē Latviešu bēgļu jautājumu kārtošanai Vācijā prezidentu. Lašplēša kara ordenis viņam ir piešķirts par strēlnieku kaujām. Nevis par neatkarības kara cīņām, bet par strēlnieku cīņām 1917. gada 17. janvāra kaujā pa Lielšmetēju kalnu. Bangerskis personīgi veica izlūkošanu, noskaidroja frontes stāvokli un tiešām zem tāds pamatīgas un mikras apšaubas veida savu pulku durkļu cīņā tālu lielā mērā sekmējot pozīciju, ienaidnieku pozīciju vēlreiz iekarošanu. Kārlis Kangers ir pētījis arī Bangerska darbību dažādos valstu arhīvos, Vācijā gan Amerikā. Kārli, kas tev lūdzu sakāms būtu par Bangerski? Jā, es gribēju tā teikt, papildināt. Es arī tagad dzīvoju Ogrē. Vieta jau tagad uzskatīta, tad dzīvoju jau 13 gadus. Bet, ja runājam par Bangerski, teiksim, papildināt, varētu vispār sākt par to, ka viņš no armijas ir atpildināja 21. gadā, kā viņš dabūja Dzirnavsko brāli izbūvēja 24. gadā. 24. gadā viņi atkal aktivizēja Latvijas armijā, un tad viņš, kā jau minēja, bija divos posmos, bija kara ministrs, pēc tam, pēc politiskās karjeras, un, gribētu pieminēt, viņš nevienai partijā nepieminēja, tā kā viņš bija bezpartijisks, kara ministrs. Pēc tam viņš bija divīzijas komandieris, gan Kurzemē, gan Zemgāles pulka komandieris, un amatā viņš palika līdz 37. gadam, kad viņš aizgāja pensijā, Latvijā 58 gadiem, kas sasniedz to vecumu, varbūt bija atvaļināja no armijas. Pēc tam viņam bija, veiksmīga
karjeru 36. līdz 41. gadā akcijas sabiedrībā Ķieģeļs, Jā, un tur viņš, teiksim, vadīja un vēlāk arī visā Latvijas mērogā Ķieģeļu rūpniecību. Tā kā viņš strādāja pie tādu ekonomisku darbu. Es pieņemu, ka Latvijas ļoti interesē tas latviešu leģionu laiks. Jā, bet lai zinātu, ka viņš arī, teiksim, nodarbojas to, un tad viņš Krievu laika arī kaut kādu izdzīvoja. Viņam bija jāraksta anketas 41. gadā, viņš tikai beigās bija ierakstījis, ka viņš ir balto pusē cīnījies pēc sarkaniem, bet tad viņš lapjauts un tad vairs darbā nerādījās, bet nevis negrib. Tā viņš paglābās no deportācijām. Vācu laikā viņi iesaistīja atkal Latvijas ķieģeļrūpniecībā, vācieši izveidoja savus austrumu visādas Ostgesellschaften un tā, tad viņš daļai no Latvijas ģenerālas direkcijas puses, piepalīdzēja šitai te jautājumā. Viņa labs draugs bija Alfreds Valdmans, kas tajā laikā bija tieslietu ģenerāldirektors. Un Valdmans viņu uzveicināja 42. gada oktobrī nāca strādāt pie viņa tieslietu ģenerāla direkcijā, teiksim, pie juristu konsultīva. Un šitais te sakarībā, es gribēju, teiksim, varbūt mēs vēlāk runāsim, teiksim, juristu konsultu birojā strādāja Valdemārs Zandlevs, Mītels Čaksta, Hugo Vītols, Roberts Alknīts. Šie bija tie cilvēki, kas rakstīja gan priekš Latvijas centrālas padomus, gan Latviešu ģenerāla direkcijai, visādas memorālus, ko iesniedz vāciešiem vai neiesniedz vāciešiem. Latviešu ģenerāla direkcija to bija pašpārvalde. Rakstīs dokumentiem Vācijā, tā bija Latviešu pašpārvalde. Rakstīt, bet šitiem detaļām es vēlāk tie pieskāršos, es te parādīšu, par, teiksim, arī sarakstīt tādas memorālus, dokumentus, ko vāciešiem nekad neiesniedz, bet aizsūtīja uz Zviedriju, amerikāņi teiktam, ka tādi dokumenti ir iesniegti, bet būtībā šodien apskatāmies, kas būtībā nešķīmē. Tad par viņa karjeru, kā viņš kļuva par Latviešu leģionu ģenerālinspektoru. Viņš tikās ar Valdmanu 43. gada februārī, un Valdmans ieteica, ka tagad tiekot apsvērts, ka vajag būt vienu Latviešu leģionu vadītāju, un viņš tad vietu darīt. Viņš neatbildēja apsvērt, tad viņš februārī vēl tikās ar Dankeru par šito te jautājumu, un tad viņš beigās arī izšķīrās, kā viņš būtu mieru uzņemties Latviešu leģionu vadīšanu. Bet nevis militāro vadīšanu. Toreiz jau nebija īsti skaidrs, vai viņš būs divīzijas komandieris vai, teiksim, pat ar ģenerāla inspektora amatu arī īsti nekad nerunāja. To tikai, teiksim, vēlāk, teiksim, viņi iecēla tā, viņam ar armijas vadīšanu vairs nekāda sakara nebija. Un par to ģenerāla, teiksim, inspektora amatu, teiksim, arī vāciešais 44. gadam viņš laik rakstīja savas instrukcijas, bet nekad tā nepieņēma. Tā kā Burgerskis strādāja, teiksim, kā varēja, bet bez sevišķām, teiksim, instrukcijām vai vadlīnijām. Jā, tad viņš jau tikās ar Dankeru un Silgaru un Hanzenu. Hanzens bija vācu ģenerāls, kas bija atsūtīts, lai te veidot Latviešu leģionu vai iesākt Latviešu jauniešu vārds militārajos spēkos. 20. martā viņš kopā ar Silgaru pie Hanzenu nodeva zvērestu Adolfam Hitleram, ka kalpos un tā tālāk, Un ar to tad viņš apskaitījās no 20. marta 43. gadā, teiksim, amatā, Teiksim, kad viņš īsti, teiksim, es neesmu piefiksēts, kad viņš īsti skaitījās par ģenerāla inspektoru, bet es tas īstenībā viņam to noteicu, ka bija tie sākotnējie strīdi, vai viņš būs armijas komandieris vai kaut kāds ģenerāla inspektors, kas pāraudzīs, iesaucamos, viss nokārtojās.
Un saka, lūdzu, kā to piedalību SS? Jā, teiksim, ar Bangerski, teiksim, tādā ziņā ļoti interesanti, ka viņu iecēla 40, teiksim, man diemžēl tie dokumenti nav šeit, jo es pārcēlos, es visus savus dokumentus nodevu Nacionālā arhīvā, 360 sējums, un tur arī viss virsnieku personāla lietas vēl parādīšu iecelšanas to rīkojumu. Un būtībā viņu iecēla kā SS Obergruppenführer. Varbūt arī skatītāji mazliet to SS, kas ir SS. Parasti liekas ļoti šausmīgi tā apjūtūra, bet šajā gadījumā ir tā īsāk izskatīt. Tā bija tā vārds, teiksim, tā vienīgi, kas bija pakļauta Hitleram, bija dažādi Allgemeine SS, Waffen, vispārējā. Jā, un bija vēl 10 biroja SS Hauptamt un SS Policija un tā tālāk. Bet kā Bangerski tieši ar šo? Jā, ar šito teiksim būtībā, un kad veidojam leģionus, vāciešiem leģionu iedalīja 3 grupās. Bija vārds SS leģionu, tad bija ģermāņu tautības SS leģionu un citu tautību leģionu, vai arī tie austrumu tautību leģionu. Un tiem būtībā pirms dienas pakāpes vajadzēja rakstīt leģiona, Obergruppenführers vai tam līdzīgi, ja? Vārds leģioniem bija jāraksta SS, bet, kad viņi iecēla, ja, tad viņam, teiksim, kaut kāda pārskatīšanās dēļ bija uzrakstīts, ka viņš ir SS Gruppenführers, ja. Un šeit vēlāk, kad šitur gribēja presē publicēt, tad būtībā Hitlers un viss tāpat, teiksim, šitai publikāts, ne, šito nevar. Iepriekšēji, jā? Iebilda, nākuši. Jā, šito iebilda, ka tas ir būtībā nepareizi, ka viņu vajadzēja iecelt par legions, jā, Gruppenführer, jā. Jo viņš nav vārds. Jā, būtībā, kā es izprotu to lietu, ja, tad SS biedrs vispār, šīs organizācijas biedrs varēja būt tikai tīrasinu ārīts, kas nozīmē vācietis. Jā, būtībā otrā pasaules karā es zinu vienu latvieti, kas tika uzņemta. Allgemeine SS, jā. Jā, vienu tikai būtībā latvieši jau neuzņem nevienu. Bet Bangerskis arī būtības nevarēja būt ārības. Bet pēc dienesta pakāpes viņš varēja būt, jā. SS Gruppenführers, viņi varēja uzņemt vispārējā SS. Bet tāpēc ar Hitlers lika pierakstīt, ka viņš tiek uzņemts tikai kara laikam. Jā, šito te dienesta pakāpi, tikko karš beigsies, viņam šito te dienesta pakāpi atņems, tā viņš vairs neskatīsies. Bet būtībā pēc dienas pakāpes bija tīrs SS vīrs, nebija kaut kāds trešā ranga divīzija, jā, komandas bija tīrais SS vīrs. Bet arī Hitlers raksta, ka nākotnē, ka ieceļ šitāds vīrs, lai dod viņu to pārskatīt, ja, lai šādas kļūdas neatkārtoties. Un arī viņa diplomu nedēļu parakstīt Hitleram, ja, ko normāli darīt vāciešu gadījumā. Bet būtībā viņš jau tā visu kādu laiku palika. SS Obergruppenführer nevajadzēja jums par leģionas Gruppenführer. Bet saka, lūdzu, arī klausītājiem rasties priekšstats, ka viņš bija tāds īsts leģiona militārais vadītājs, bet būtībā jau viņam vairāk bija tāda politiskā vadība un apgādes. Nē, viņš jau nebija nekāds militārais vadītājs, ja? Tāpēc teiksim, ar leģionu, jāsaprot komplicēti, kas ir SS leģions vai tam līdzīgi. Pirmā iesaukšana notika 43. gada martā un tam līdzīgi. Un tad jau bija sadalīts, iesaukts latviešu 3 grupās. Viens iesaukts aptā latviešu leģionā, kas gāja uz ieroču SS divīzijām. Otrs paņēma Wehrmachtā, vācu regulārā armijā, kā izpalīgs. Un trešie nonāca arī Wehrmachtā dažādās apgādes vienībās. Ja. Pirmā iesaukšana iesauc kāds 36 vai 37 tūkstotis, pusapmēram aizgājis tā saukto SS leģionu vai uz SS divīzijām.
Vēlāk tur radās zinām nesakritības. No sākuma visi saprata, ka Latviešu leģions ir tie, kas ir iesaukti ieroču SS divīzijās. Vēlāk Jēkabils un citi šo jēdzienu paplašināja, ka arī ir leģioni, un teica, ka būtu jāskaita Latviešu policiju bataljonu. Jā, tā kā tas tika paplašināts. 44. gadā vēl tika paplašināts, ka kārtības policijas dienas piedarīgi arī skaitās SS leģionā un tam līdzīgi. Himlers uzskatīja visas struktūras, kas ir pakļautas viņam, ja, SS pārvaldē, ja, tie būtībā skaitās pie Latviešu leģiona. Kaut vai latvieši paši, kā leģionu būtībā saprata šīs ieroču SS divīzijas, ja. Bet, ja mēs apskatāmies arī Bangerska statistikā, viņš raksta, viņš tad pildīja šos te Jēkabila un Himlera rīkojumus, tad SS divīzijās ir tik daudz, ja, bet ārpus divīzijām viņš ir Wehrmachtā iesauktie un SB piedarīgie, ja, tā kā būtībā. Tādā ziņā, bet šeit par šito te Martas te mēs... Es tikai skatīt, minēšu, ka tu minēji Friedrichu Jēkabilu, viņš bija SS un policijas vadītājs Latvijā, un Himlers bija tajā laikā jau ministrs. Jā, mēs ir policijas vadītājs. Policijas vadītājs, bet tas ir par visu reiķi, ja? Jā, un tā Bangerskas nonāca par SS, ja. Inspektori būtībā bija uzdevums bija pārskatīt iesaucamos, viņš uzskatīja pēc saviem principiem, ka latviešiem būtu jādien vienkorpus, jā, ka viņiem vajadzētu vadībā latviešu vidsnieks un tam līdzīgi. Un ja mēs apskatām pēc viņa darbību visu kara laiku, viņš pie šiem principiem turējās, jā. Nevajag teikt, ka viņš bija tāds politisks ģenerālis vai tā, ja. Galvenā pirmā vietā viņam bija rūpes par vācu vienībās iesauktajiem latviešiem, ja. Teiksim, to nevar noveikt. Kad mēs tagad sāksim runāt par kaut kādiem autonomizantiem, tad tas ir vēl cits, ja. Un 43. gada beigās, kad mainīja iesaukšanas noteikums un daļai arī latviešu pārņēma šo iesaukšanu, un vēlreiz, kad vajadzēja parakstīt mobilizācijas rīkojumus. Ja. Tad, teiksim, viņš to darīja kā inspektors, bet tā bija vienošanās, jo Hitlers 43. gada beigās bija devis Himlers pie Hitlera bija panācis, ka visus iesaucamos Latvijā var visi nonāk SS rīcībā. Armija var iesaukt tikai SS. Ja? Līdz tam vēl varēja Wehrmachtā vai tādu, bet pēc tam tikai drīkstēja SS iesaukt. Ja? Es saprotu, ka tā kā Vācija pēc starptautiskajām tiesībām latviešus nevarēja okupēt valsts iedzīvotājus iesaukt armijā un tad pielikt to brīvprātības principu teorētiski klāt, ja, kas bija fiktīvs, ja, un arī to SS nosaukt. Jā, bet tas par tām SS iedošu, bet principā paši vācieši rakstīja, ja paskatās tos kopsavilkums par mobilizāciju, viņam pasaka, ja, tā mobilizācija notika bez kaut kāda juridiska pamata, ja, teiksim, mobilizācijas pamata, ja. Teiksim, tur lietoja darba pārvaldes noteikumi, ka latviešiem jāiet darba pārvaldes. Tāpēc viņus iesauc. Vienīgais 44. gadā, kad Bangerskis pārņēma šito kā to iesaukšanu, tad arī izmantoja būtībā iepriekšējo latviešu karaklausību likumu, ja, it kā pamatu. Bet tas ir arī pavēles par iesaukšanu šā vai tā neatkarīgi nāca no Hitlera vai Himlera. Viņš bija šo te pavēļu izpildītājs. Un Bangerskis ir iegājis arī vēsturē mazliet tāda kā mīkla. Mēs visi laikam zinām šobrīd Latvijā 1944. gada 17. martā parakstīto Latvijas centrālās padomes, ja, kas ir pretošanās organizācija memorandu,
Es arī uzlikšu mazliet parādīšu viņu. Nē, būtībā sāksim varbūt ar iepriekšu. Jā. Jā, Pie tā mēs arī vēl atgriezīsimies, jo tas, man liekas, ir tāds vēl moments, kas ir sabiedrībā vēl tā kā mīkla. Latvijas centrālās padomes dalībnieki, tie 188, gan sabiedriski, politiskie darbinieki, gan citi cilvēki, arī vērsās pie ģenerāļa Bangerska ar šo memorandu, kāpēc ģenerālis tālāk viņu nenotēva. Bet Kārli Lūks pakomentēja arī vēl citas lietas. Nē, šito mazliet vēl, bet parāda to oktobra memorandu. Jā, labi. Jā. Šitā te memoranda augstgadiem leģionu ģenerālis oktobrī iesniedza parāda tālāk. 1943. gada 3. lapu. Bet šitie te latvieši man tie vārds. Tur ir gan Kārlis Skalba parakstījis, gan profesors Jurēvits, gan profesors Vītols parakstījis, Konstantīns Raudība, es skatos, ir parakstījis arī filozofs Viktors Eglītis. Jurēvits, Graubēks, Rozvodos, Vītols, Dāvi, Tepers, Neidmans, Blēsterēte, man ir visa vietā tie vārdi. Ludvigs arī ļoti pazīstams latviešu diplomāts. Tā kā šitais nedīgi iesniegts Bangerskim 43. gada oktobrī. Bet tie arī pārsvarā visi Latvijas centrālās padomes cilvēki. Visi ne, bet pārsvarā. Bangerski šito iesniegumu pieņēma, un to viņš nodeva tālāk iesniegumu. Šitais te vismaz... Es esmu policisks priekšniekam Latvijā, Ko Jekauns ar to darīja? Mēs tālāk nezinām, Viņš sadedzināja, vai ne? Bet visiem parakstīt. Jā, šitā ir kopija. Respektīvi no fotogrāfiem. Varbūt visos vārdos kāda galvenā būtība dokumentā. Jā, tā būtība ir tāda, ka tagad ienaidnieks tuvojas latviešu robežai, ka latviešu, teiksim, pienākums ir, un viņiem ar likums uziet, ka viņi var paši aizstāvēties. Un tāpēc latviešiem būtu iespējami daudz vīriešu jāiesauc latviešu armijā, lai varētu aizstāvēt savu zemi. Bet tur arī vienmēr ir, ka, lai to darītu un būtu panākums, tad latviešiem arī būtu jādod kāds solījumi, un latviešu lielākās ilgas esot valsts neatkarības atjaunošana. Tas arī šeit stāv iekšā. Bet klausoties tevis teikto, es to pašu visu lasu arī šajā 1944. gada 17. marta deklarācijā. Tad iznāk, ka šajā 1943. gada oktobra deklarācijā jau šīs prasības ir iekšā. Jā, bet pārliesim tagad uz šito te... 17. marta deklarācijā. Šitais te... Tas ir memorāls 17. marts. 1944. gada 17. marts. Un būtībā te sākuma tekstā ir tas pats, Vēlākais ir otrā lapā ir. Parakstīju. Bet otrā lapā ir teiksim, programma, lai 22. gada satvērsmotiem, Baltijas sadarbību un tā. Un arī šitais memoranda nekur nav teikts, ka iesniedzējs ir LCP vai tā, iesniedzēja vārdā lūdzu. Un tas trakākais ir, ka Bangerski mums dod sazināties ar valstīm, kas varētu veicināt Latvijas neatkarību, ideju izpildīšanu Latvijas neatkarības atgūšanu. Pats Bangerskis ir mazliet pārsteigts. Šie 188 latvieši paraksta šīs te politiskās prasības un vēršās pie Bangerska, lai tiešām, viņš virza to tālāk. Virza tālāk, šo memorandu. Un pats Bangerskis saka tā atmiņās. Uzmanīgi pārlasot šo dokumentu, tūlīt uzstādīja sev jautājumu, kas man pēc tā saņemšanas būtu tālāk darāms, kā un kur rast tās varas, kas Latvijas Republikas faktiskas atjaunošanas nozīmi un nepieciešamību
varētu objektīvi saprast, un kas gribētu un spētu atbalstīt Latvijas cīņu par valsts neatkarības un teritorijas nodrošināšanu. Un te tiešām ir tās pārdomas, jo skaidrs, ka Amerikas Savienotās valstis un Lielbritānija tobrīd jau ir Padomju Savienības sabiedrotās. Tas lielais naidnieks ir naciskā Vācija, viņas ir sabiedrotās Padomju Savienībai, un viņas nevērsīsies pret Padomju Savienību. Federālajām valstīs jautājums izšķirts, jā. 1943. gadā. Tās valstis, kas ir okupētas, ko ir okupējusi naciskā Vācija, viņas nekādu Latvijā nespēja tajā laikā palīdzēt. Tad ir jautājums, Bangerskis arī izvirzīja šo jautājumu, kā tad vērsties un ko tu var darīt Latviešu leģiona ģenerāla inspektors, jo viņš nav ne Latvijas vēstnieks, kas varētu vērsties kaut kur, ja tā ir vēršanās pie Vācijas varas. Vācieši jau tiešām, kā Kārlis minēja, 1943. gada oktobrī pie Iekelna nonāca šis dokuments, un Vācu drošības iestādes un politiskā pārvalde ļoti labi zināja, ka latvieši vēlas šo prasību. Latvijas valsts atjaunošanu. To viņi ļoti labi zināja, vāciešiem tas nebūtu nekas jauns, un ja Bangerskis pamatoja, ja šāds dokuments tiktu iesniegts Vācu okupācijas varai vai Vācijas vadītājiem, tad jau latviešu šeit delegācija, sabiedrisko politisko darbinieku delegācija bija jābrauc vai pie valsts ministra Himmlera, vai pie paša Hitlera jāiesniedz. Kancelējā, protams, Hitlera tiešām pieņemt, nebūsim darījumi. Latviešu pašpārvalde jau bieži izteikusi dažādos memorandos, ka viņi prasa vai vēlas Latvijas neatkarības atjaunošanu. Te juristiskā zinātnē mēs esam aprakstījis pašpārvaldes iesniegums dēļ 16 laika, es mīnu 16 tādas, ja, kur viņš šo te jautājums. Starplaikā es esmu atradis vēl vairāk un tam līdzīgi. Ja un Bangerskis jau 20. martā šito te novērt, ja viņa arī atnāca ciemēns un tā viņa vēlāk, ka šo te jautājumu pārunāja, nonāca pie tā jautājumu, ka šito neradīsim. Ja es būtu Bangerska vietā, ja es izlasītu šito te rīkojaties kā gribat, ja, bet iesniedzat tādām valstīm, tu zini, tas nav iespējams. Tur ir jāņem vērā vēl viens moments. Pirms tam jau latviešu leģiona komandieri bija ritinājuši Bangerski, ka šis dokuments fotokopijas veidā ir izsliņots uz Rietumu valstīm ārā. Bangerskis to ļoti labi zināja. Bangerskis arī ļoti labi zināja, ka jebkādi nesankcionēti sakari ar Amerikas Savienotām valstīm, Lielbritāniju un pat Zviedriju, kas skaitījās neitrāla valsts kā Otrā pasaules kara laikā, no Vācu okupācijas režīma varas puses tika uztvērta par spiegošanu. Un tur jāņem vērā, piemēram, kā vēstures doktors Ulris Nekovs pamato, kāpēc šo Latvijas centrālās padomes memorandu tieši vajadzēja šiem sabiedriskiem politiskiem darbiniekiem iesniegt ģenerāla inspektoram Bangerskim. Nekovs saka, tāpēc, ka viņš bija okupācijas varas izveidotas struktūras pārstāvs un okupācijas apstākļos kaut ko atklāti darīt mazāk bīstami nekā slepeni. Un Nekovs uzskata, ka Bangerskis dokumentu nepieņēma, jo nacisti jau bija ietrādījuši okupēto Baltijas valstu pašpārvaldes vadītājiem, ja tie izvirsīs politiskas prasības, tad sekos represijas. Un arī viens no latviešu leģiona komandieriem Silgālis arī bija Bangerskis pirms tam brīdinājis, ka tiešām kopijas ir pārsūtītas uz ārzemēm, un to pārsūtīšana tad nozīmē to, ka tādā gadījumā varētu arī latviešu leģiona cīnītāji, latviešu karavīri, nonāk zem kaut kāda politiska spiediena. Protams, arī Vācu okupācijas režīms
līdz galam nebija pārliecināts arī par leģionāru lojalitāti naciskajam režīmam, jo saprat, ka latviešiem pirmā vietā tomēr ir savas intereses, savas valsts aizstāvēšana, savas valsts neatkarības aizstāvēšana. Un arī gan Silgājs, gan Bangerskis saprata, ka būtībā, ja kopijas ir aizsūtītas uz ārzemēm, tad vēršanās pie Bangerska ir to parakstītāju bailes, ka viņi paši var tikt represēti, un viņi grib kaut kādu legālu nokrāsu iegūt, nododam šo deklarāciju tieši Bangerskim. Bet es domāju, galvenokārt, ka tas bija tas, kā tu iepriekšos rādītu, oktobrī izdevās Bangerskis bez lielas domāšanas to pieņem un virzīja tālāk. Ja? Domāju, ka varbūt šoreiz arī ies to vieglāk. Ja? Jā, bet te ir atšķirība tāda, ja šajā gadījumā tas ir tikai pie Jekelna. Ja Bangerskis zina, ka fotokopijas ir izgājušas uz vietumiem, tad ir arī skaidrs, tīri cilvēcīgi, ka vāciešiem ir skaidrs, ka iespējams Bangerskis arī ir kontaktos ar vietumiem. Šitais te ir būtībā pārkopēts no šitām te fotografētiem dokumentiem, kas tika aizsūtīti uz rietumiem. Būtībā rietumos viņi C5 formātā, ja šitās divas lapas, ja. Teiksim, te viņš kā pārkopēts ir ielāks, ja. Bet tā šitā oriģināla, ka pārsūtīt, palaid uz nākošu lapu, un te var redzēt, augšā pa kreisi nav datums, ja. Ja, kad tas dokuments ir rakstīts. Te mēs paskatāmies, un grāmati līdz, ja, tad te ir ierakstīts 17. marts. Ja, ja tas oriģināls, ko atrada, 17. marts. Bet šitai fotogrāfijās, ko aizsūtīja uz rietumiem, ja, tas nebija rakstīts. Un es domāju, tas teiksim, bija domājusi, teiksim, ko viņi bija to īsti, ja viņi pēc tā kara neizteicās, ja. Bet noteikti bija domāts propagandisks akts, ja, ko rietumiem parādīt vai kaut ko. To viņi jau teica ne tikai pēc kara, jo, ja mēs paskatāmies, ko Konstantins Čakste raksta 1944. gada 24. marta apkārtrakstā ārvalstī. Šī deklarācija ir jāpietur līdz bolševiku propaganda sasniegs apogēju. Ja? Bangerskis vēl nav viņš saņēmis, viņa rietumos. Čakste raksta šo apkārtrakstu, ka tas vairāk ir domāts tādai politiskai rezonansei, tādī brīdī, ja, piemēram, Padomju Savienība atkaro un vēlreiz okupē Latvijas teritoriju, tad varam teikt, ka Latvijas centrālā padome un latviešu tauta pauž gribu pēc neatkarīgas valsts un iestājās arī pret bolševiku režīma represijām. Ja? Un ticamība jau bija ļoti maza, kā skatāmies no vēsturēm, ka Bangerskis pieņems un kaut kur tālāk sūtīs, jo Konstantins Čakste Leonīdam Siliņam 1944. gada 1. aprīlī raksta, Bangerskis iesniegumu nepieņēma, liels zaudējums jau nav, jo rezultātus tā kā tā nevarēja gaidīt. To raksta pats Konstantins Čakste. Bet par pašu deklarāciju nav plaši. Ja? Tā rezonanse bija. Ja? Šī akcija tādēļ noskaidroja arī plašākas aprīdes mūsu mērķus un ceļu. Nepieņemot šo deklarāciju vācu iestādēm nav arī noteikti zinām parakstītāju vārdu, bet tā kāra laikam nezinu. Šito te nosūtīt rietumiem, un teiksim, kas, ko domāja, panāk vai nevar, bet redzam, ja, kā te dažkārt ir mašīna rakstu parakstīts, lai zināt, bet tā kā var redzēt, ja, ka šitā te lieta ir plānota, ja, tas nav tā kā rādītu iepriekšu deklarāciju, ka tur 40 cilvēki bija pat uzzīm parakstījušies no viena, ja tu var redzēt, ka šitā te lieta tādā ziņa notika. Bangerskis to norādīja, kas jau, teiksim, ir ļoti saprotami. Ja mēs arī paskatāmies vēlāk uz diplomātiem, ja,
ko mēģina sūtīt tālāk Piermanim un Dzerbam. Viņš šito deklarāciju neiesniedz Rietumu sabiedroto valdībām. Tas arī tā interesanti. Tur vēlāk arī vēl citi jautājumi saistīti ar to, ka LCPS ir uzskatīt par Latvijas valdību. Gribēs tā kaut ko pavērēt. Viņi nonāca pie Somijas un Zviedrijas valdību. Jā, Zviedriem iesniedz tulkojumu angļu valodā. Ne jau ar vārdu parakstiem, bet tikai to tekstu. Jā, Somijam arī iesniedz tādu, ja, bet tas ir tālāk neteiksim. Mums jau ir tie dokumenti, kur cilvēks bija pēc Zviedrijas ārlietu ministrija un tādu pārēju, par to nekādas sekas nebija. Tālāk Somija un Zviedrija loģiski nerīkojās, jo tās nebija pasaules lielvaras tādā laikā, un viņa paša situācija kā pasaules karā nebija spēcīga. Zviedrijā ir kā bija jāiet neitralitāte. Bet ko tad varētu darīt, ja garantēt Latvijas, kā bija pēdējā? Man neatkarīgi vai tam līdzīgi, ja? Ja Krievi bija vienā pusē, Angļi, Amerikāņi, viņi taču nekaros viens par otru, tur ir tās konstelācijas bija diezgan tā, no tā viedokļa skatoties diezgan ne. Jā, bet vēl ir interesanti tas, ka Konstantins Čakstis saka, tad paraksti nenonāca pie vāciešiem, tie, kad nebija te Bangerska dokumentā redzam, tad tas nebūs tas represīvi vilnis pret parakstītājiem. Savukārt, Neifoks vēsturnieks komentē tā, memorāls šī deklarācija nebija iemesls, kāpēc arestēt Konstantinu Čaksti, LCP formālo vadītāju, un citus Latvijas centrālās padomes locekļus, kā piemēram Ludvigs Sēja. Jo memorandā nebija nekāda vēršanās ne pret Vāciju, ne pret Hitleru, tikai prasība atjaunot Latvijas valsts suverenitāti un izveidot valdību. Un tas, ka latvieši to gribēja vāciešiem, tas jau tiešām bija sen zināms, tas nebija noslēpums. Ja? Čaksti apcietināja tādēļ, ka Tallinā pieķēra lietuviešu kurjeru un atklāja, ka Baltijas valstu pretošanās kustībām bijušas kopīgas slepenas sanāksmes, turklāt noskaidroja, ka viņi uztur nelegālus sakars ar ārzemēm. Latvijas centrālās padomes dalībniekiem izvirzīja apsūdzības par neatļautu sakaru uzturēšanu ar ienaidnieku valstīm. Vēlāk arī, piemēram, ģenerāļi Kureļa grupu, viņas dalībniekus represēja, nevis tāpēc, ka viņi uzņēma, piemēram, no leģiona bēgušas dezertierus, bet pēc kusturē rados sakars ar Zviedriju ar militāro izlūkošanas dienestu. Šis te memoranda noraksts pat nonāca arī Vācijas okupēto austrumu apgabalu ministram Alfredam Rozenbergam. Rozenbergs 1944. gada 26. maijā raksta, kā toreizējiem Latvijas zemes pašpārvaldes pirmajam ģenerāldirektoram Oskaram Dankeram, un viņš norāda, ka zināmā aprīlī ģenerāla komisariātā ir nelegāli sakari ar Zviedriju un ASV, un ka Konstantins Čaksti ir jau apcietināts. Viņš aizrādīja, ka citos ekskomisariātos līdzīgos gadījumos šie dalībnieki būtu nošauti, ja, un atbildīgo cilvēku skaits būtu nošauts, jo nav iespējams, ka zemes, kuras Vācija atbalsta, varētu vest sarunas ar Angliju un Amerikas Savienotām valstīm pretēji Vācu politikai. Un sekoja arī tāds Rozenberga norādījums Latvijas ģenerāldirektoram Otto ģenerālkomisaram, Otto Drexleram. Šādas norādījums tika dodu jums rīkojumu pastiprināt rūpēties par visu šeit iejaukto personību politisko novērošanu, un godījumā, ja tās uzstātos no jauna, lūgt SS un policijas pavēlnieku tās arestēt. Tātad tas, ka šie parakstītāji, memorāli parakstītāji tika novēroti, tas ir skaidrs, represēti, tā kā Konstantins Čaksti, piemēram, ieslodzīts Štutkovas koncentrācijas nometnē,
vai Ludvigs Sēja arī ieslodzīts, tad viņiem tas pamatojums, apsūdzības pamatojums no nacistu okupācijas režīma varas bija tieši spiegošana rietumu valstu labā, sakaru uzturēšana rietumu valstīm. Jo pretēji tādā gadījumā, ja Vācu okupācijas vara būtu domājis izreikināties ar visiem 188 parakstītājiem, visi tiktu represēti tādas iespējas un bija vienkārši, bet viņi to nedarīja, zinot sabiedrisko rezultātu. Man pados tālāk to Rozenbergu. Jā. Labi, šitais dokuments rāda, ka Rozenbergam ir 160 vārdu zinām, kas ir parakstījuši šito te deklarāciju. Ja? Tieši 17. marta 44. gada. Jā, un to viņš raksta jūlijā. Vēl viņš gribās pateikt otrs dokuments, kas nav teiksim, ir Rozenbergs liek tālāk, teiksim, izmeklēt, kas notiek šitām te personām. Būtībā zināms bija, ja? Tad man arī šogad izdevās noskaidrot, kā vācieši tika pie šitiem te vārdiem. Jā, teiksim, man es agrāk arī nezināju, bet izrādās. Tas būtu interesanti zināt, ja cilvēki. Tas izrādās tā, ka šitos te vārdus vācieši saņēmuši no Elmara Eifūsa atvēra. Kas viņš tāds bija? Jā, pastāstīšu, ja pastāstījums uz Latvijas reģionāriem, kurus izdevuma Zviedrijas, tad bija viņš viens no tiem, kas nometnē organizēja tur bada streiku un tam līdzīgi. Bet par Atvaru runājot tā, ka viņš 40. gadā atradās Vācijā, ka Krievi ienāca Latvijā un viņš sasaistījās ar visādiem slepeniem dienestiem. Ja? Un tad viņš sāka strādāt priekš Forschungsamt beim Reichsluftfahrtministerium. Tas bija būtībā Vācu slepeno dienestu organizācija. Reichsluftfahrtministerium, tāpēc saucās, ka viņi būtībā atradās tādā ēkā. Un būtībā Gērings organizē, un tā bija organizācija, kurai vajadzēja uzraudzīt politiķu, telefons, sarunas un telegrāmas un tam līdzīgi. Vai naciņi aprindās nav kaut kādas tur. Kontrolē paši nacistu politiķi. Jā, šitais un viņš Eifūs atvērts vēlāk arī nonāca Latvijā un tur strādāja. Un izrādās tā, ka vēlāk, ja viens apvēr darbinieks, tad pēc kara šito te bija paziņoja latvieši, bet to dokumentu es tikai atradu šogad, viņš ir piegādājis tos vārdus, ja, teiksim, vācieši. Tad tas pierāda, ka vācieši šie vārdi zināt. Jā, vismaz 160. Jā, tas gan arī var būt, ka viņš šito te listi redzēja, ka vēl tikai 160 bija parakstīšanas. Jā, vai varbūt viņš gribēja visus iegaumēt un visus vārdus nevarēja iegaumēt, jā. Viņš tur bija nodars vācieši. Bet būtībā vācieši jau, kā Ritvars teica, viņas interesē spiegošana, sadarbošanās ar ārzemēs. Tāpēc pievāca Čaksti, Kalniņu un tam līdzīgi, kur bija uzstudējuši tos kontaktus un aizsūtījuši turpās koncentrācijas nometni. Bet tie citi jau bija mazāk interesanti. Tad vienīgais šeit raksta, ja viņus varbūt vajadzētu atlaist no pašpārvaldes vai tam līdzīgi. Ja paskatās uz šito laiku, tad tieši, ka Krievi bija izlaudušies līdz Baltijas jūras līdzi un sākās evakuācija un nekas tālāk ar šiem cilvēkiem nenotika. Ja? Mēs paskatāmies vēlāk, kad varēja nonāca no Vācijā līdz Zviedrijā. Tā kā viņiem nebija jābaidos. Un Rozenbergs arī nenoteica, bet viņiem kaut kāds represijas. Ja? Jā, ka Rozenbergs bija okupēto teritoriju ministrs. Viņš nenoteica nekādas represijas. Tā kā grāmatā raksta, teiksim, slepeni, teiksim, nāves bailes un tam līdzīgi. Tas galīgi nesaskan ar. Tas savukārt saskan ar Bongerska teikto, ja, ka vērsās pie viņa gan Konstantīna Čakstas, gan Brāļa Mītals Čakstas radnieki, vai par abu arestiem Mītals Čaksts tika atbrīvots, jo tur vācieši neatrada pamatojumu. Ja.
nekāda spiegošana neatrada, bet kā izteicās šis pats minētais jau iepriekš SS un policijas vadītājs Latvijā Friedrichs Iekelnis, kur Pārdaugavā pēc tam Krievu okupācijas režīms pakāra. Tad Konstantīns Čakste tiešām, kā Iekelnis teica sākumā, ka tā nesot viņa viena paša, bet ir vesels grupas lieta, kurā iejaukt arī ārzemnieki, esot aizdomas par spiegošanu. Vēlāk arī Iekelnis to definē kā spiegošanu. Tāda bija šī vārds izmeklēšanas iestāžu nostāja, ka tā ir spiegošana, ja, sakaru uzturēšana ar rietumiem. Tātad paraksti vienzem deklarācijas nebija spiegošana, bet jau kontakti ar rietumu valstīm, konkrēti dokumentu sūtīšana ārā uz rietumu valstīm, jau skatījās spiegošanu. Un tas nav arī neparasti, jo Latvijas centrālā padome tiešām uzturēja radiosakars ar Zviedriju, sūtīja informāciju par okupētajā Latvijā notiekušo, un Vācu iestādes no savu viedokļu to varēja interpretēt kā tīru spiegošanas darbību, jo ja te ir aprakstīts par kaut kādām militārajām darbībām, par politisko noskaņojumu, par ekonomisko situāciju, ja kādas lietas, ja, tad nacistu okupācijas režīms to varēja uzskatīt par spiegošanu. Jā, nē, tā bija šķiet, jā, un būtībā, kas jau viņam nerodīgi saistījuši Štufovu, jā. Diemžēl Konstantīns Čakste gāja bojā. Tas nav sot rezultātā, bet apstākļi Štutofā nebija vienkārši, jā, un šmīra vienkārši. Jā, un ko es gribēju minēt, ka viņa arī aizsūtīja citus dokumentus, teiksim, uz rietumiem, jā. Bez tādiem parakstiem, tur parāda, mēs uzskatījām, tur nerunāsim tālāk. Jā, piemēram, ne šito ne, bet jā, piemēram, šitā, vai memorandi, jā, šito te, jā, 13. pirms mobilizācijas, jā, tas bija 10 lapspušu garš memorandi pret mobilizāciju. Tā, 13. pēc otrais, tas ir 1943. gada 13. Jā, tas ir pirms mobilizācijas sākšanas, jā, bija šitās te memorands uzrakstīts, aizsūtīts uz rietumiem. Bet tas ir vērsts pret mobilizāciju? Jā, tur. Tad ir respektīvi Latvijas centrālā padome iebilst pret to, ka... Bet ne jau centrāli, šito raksta pašpārvaldes vārdā. Ko es minēju, šitie juristi konsulti, jā, tie sēdē tiesmēr, viņi raksti, viena pusē ir otrā, nav tā, ka viņi bija tikai, jā, tu zini, LCP vai tam līdzīgi. Bet viņš strādāja Latvijas pašpārvaldes. Un šajā gadījumā tas dokuments rakstīts no Latvijas pašpārvaldes un... Bet viņš nebija nekad vāciešiem iesniegt šitāds, jā, bet viņš tika nosūtīts uz Zviedriju, tad amerikāņi viņu tālāk virzīja un tam līdzīgi. Piemēram, jā. Nu, es pieņemu arī, kas tur tika atsauts teikt, ka pret starptautiskajām tiesībām ir iesaukt latviešu. Jā, ka latvieši esot protesti šitais dokumenti. Šitie visi nopublicēja šitā grāmatā, ka vēstu komisija izdeva, un tad varam par otru, ja, to Himleram, otru dokumentu. Jo, piemēram, memorāns Himleram, viņi arī bija satverējuši, ja. Tas ir no Amerikas Senāto valsts partiju jau, respektīvi. Tas ir grāmatā iedēts, ja. Tur memorandum, ja. Jā, lūdzu vairāk, kas tas ir? Jā, es nesaprotu. Nē, šitos te viņi nosūtīja uz Zviedriju. No tad parakstītājs... Šitās ir iedots tikai amerikāņu iedots dokuments tālāk. Jā. Memorandum šitās ir, jā. Problēma nācija, tur tā vairāks labs puses. Jā, tur varētu mazliet to dokumentu būt. Būtībā tur jau visāds nacionāls frāzi. Būtībā Sarakstītājs, kas bija. Jā, to būtībā pašpārvalde. Pašpārvaldes vārds. Latviešu pašpārvalde okupētajā Tad Himleram it kā iesniedz šitādu memorandu. Jā. Himlers bija 28. septembrī
Latvijā viņš viņš tikai Bangerski tikās 45 minūtēs, un tad viņš atbrauc tālāk uz Igauniju. Un nekad šitāds dokuments nav Himleram iesniegts. Ja? Tas arī viens un tās, viņi varbūt sagatavoja visiem gadījumiem un aizsūtīja uz rietumiem zināšanai. Ja? Tā kā šito LCP. Būtībā tiek pausta konkrēta pozīcija, ja, diez vai arī būdams valsts ministra statusā, arī viņš Himlers gribēja, Henriks Himlers, tikties ar latviešu pašpārvaldu, arī jautājums. Nē, vispār, ka viņš, teiksim, esam grāmatā kolēģiem, tad būs gar aprakstīts. Himlers nav nevienu nekam tikās ar pāris, Rīgai bija pāris stundas, tikās ar vācu ģenerāļiem pāris un Bangerski pieņēma 15 minūtes, tas bija viss. Arī par militāriem jautājumiem. Jā, pieraksti var arī. Jā, bet es saprotu. Bet šitās memorāns nekad nav iesniegts. Jā, bet šajā 43. gada oktobra memorāndā tā divos teikumos tā būtība pārsvarās. Tur ir daudz, ja teiksim, arī prasīt pēc Latvijas nēku, tas viss ir iekšā. Prasības pēc Latvijas, pāri Latvijas neatkarību. Jā, visā. Teiksim, dzīves augstāku uzlabošanu un tam līdzīgi. Vai arī, piemēram, par piespiedu darbu izmantošanu? Es domāju, man tad nav atmiņā, kas ir šādi. Jo bija tāds arī darba mobilizācijas, kur latviešu jauniešus mobilizēja darbam Vācijā. Vienīgais bija tā, ko panāca, kad bija paredzēts 10 000 sievietes mobilizēt darbam uz Vāciju. Un tad tur pašpārvalde noprotestēja un panāca, ka šito te jautājumu noņem no darba kārtības. Tas ir viens no tādiem retiem protestiem, kas bija veiksmīgi. Bet šitais ir tāds, ja, uzrakstīts, bet nekad nav tālāk, teiksim, virzīts. Un oktobrī, Himlers bija septembrī, nekā oktobrī. Bet tas vienalga amerikāņiem nonāca arhīvs, tik arhīvēts. Un varēja domāt, ka latvieši redzi protestējuši arī pie Himlera. Bet es tā rezumējot, tomēr pateikšu, ka tas vēsturē ir palicis. Tas noskaņojums, ko gribēju pateikt, un Latvijas centrālā padome pašpārvalde vēsturē viņš ir palicis. Ja. Rietumiem viņš tika aizvadīts jautājums, vai rietumi visā tajā kara krīzes situācijā tam pievērst pārāk lielu uzmanību. Es domāju, ka ne. Amerikāņiem un Brītiem Stokholmā bija tas sauktais Rīdingi un Baltiks, kad viņi sagatavoja ziņojumu par Londonai un Vašingtonu. Man nav atmiņā, ka tur būtu kaut kas paši. Viņi aizsūtīja šitos visus pāri, visas smuki saglabājušies Londonā vai Vašingtonā, bet ka kāds būtu no politiķiem šitos skatījis ar prasību, vai redzēt, ja, kad neviens nav ķēries klāt ar šitiem dokumentiem. Sakiet, Lūdzu, vai ir kādi jautājumi par šo bloku, par Rudolfu Bangerski, par Otro pasaules karu? Mēs Bangerskim visu laiku koncentrējamies uz Otro pasaules karu, bet viņam no karavīra viedokļa ir ļoti gara dzīve. Kā viņam tā sākuma daļa ir sanākusi tik veiksmīgi, jo lielākā daļa netiek cauri 2 kariem, kur nu vēl 3. Kādas tās viņa gaitas, jo palīgs ieskatēt bija Japāņu karā un Pirmajā pasaules karā? Es tā no savu viedokļu, man liekas teikt, ka Bangerskim nolēmējās tas, ka viņš bija strelnieku pusē Krievijas pilsoņu karu laikā. Tanī pusē nevis kur sakanie strelnieki, ja? Kā, piemēram, Jukumam Vācietiem tas liktenis, ja? Bet tanī pusē, kas bija, būtībā Kolčaka armijas viens kodols, un pēc tam viņš nonāk tālajos austrumos, Tālo Austrumu republikā, un pateicoties tam arī izdzīvo, un pateicoties tam, viņš atgriežas no Tālo Austrumu republikas atpakaļ uz Latviju, kur var veiksmīgi turpināt to militāro karjeru. Kā Kārli tavas domas ar šo jautājumu? Nē, viņš jau tur nonāca, skaidroja. Gūstā 45. gadā skaidroja. Bet es saku, tur visiem tiem latviešu ģenerāļiem, jo tā karjera jau bija diezgan vienāda. Ja, tur nonāca, uzstrādājās, ja, daļa bija Somijā,
vēlāk, teiksim, burviņas nosūtīt, tur viņi sitās, ja, un tā kā Baņevskim jau bija tā, ka viņš nonāca Baltu varu pusē, tad vēlāk cauri otrā pusē, un tad uz visai pasaulē atbrauc atpakaļ, ja, uz Latviju, ja, teiksim, es tā teiksim, bet par viņu 17. gada gaitām esmu. Nē, bet padomā pats, jo, ja viņš būtu izvēlējies bolševiku pusi, viņš jau laicīgi būtu nosvēries uz bolševiku tā viļņa un kļūtu par sarkanu latviešu strēlnieku komandu. Ja, tur acīm redzot, arī bija tā pārliecība, ja, ka tomēr tas ir pārāk krass pavērsiens, ja, un viņš palika uzticīgs tam, kam viņš ir kalpojis, nu, tai toreiz Krievijas impērijas politikai. Nu, Bangerskim arī mums augšā izstādē ir redzami 2 jūra krusteri visām dialogu lentām. Tur neviens nevar pārmest, jo Latvijas Republika Pirmā pasaules kara laikā vēl nebija nodibināta, ja, un viņš kā militārais komandieris Vaznās 1917. gadā Ložmetē kalnā savu vidzemes kājnieku pulku cīņā, ja, būtams priekšgalā, ja, viņš bija nopelnījis tos jūra krustus. Un no šodienas viedokļa, ja tad piesieties tā Georgu lentītēm, man liekas, tas tā visai jocīgi būtu. Ja? Jo tas bija tā laika apbalvojums, nu, tā kā viņš bija. Kā vāciešiem bija Cels krusts, tā Krievijas impērijā bija tas jūra krusts. Bet mums vēl ir vēl 2 ģenerāļi, kuri mēs paspējam. Jā, tad ģenerālis Krišjāns Bērķis. Ģenerālis Krišjāns Bērķis arī vēsturē iegājis arī kā Latvijas Republikas kara ministrs, ja nu pēc šodienas terminoloģijas tas būtu aizsardzības ministrs, un viņš kļuva par šo ministru no 1940. gada 5. aprīļa, nu, amatā bija līdz 20. jūnijam. Pēc tam bija bruņoto spēku komandieris. Jā, pēc tam bruņoto spēku komandieris. Nu, viņš nav novadnieks, 1887. gadā Bauskas novadā un mira 1942. gada 29. jūlijā ieslodzījumā nometnē Molotovā, tagad Permā, cietuma slimnīcā, jo Čeki viņu izvilināja no Igaunijas un Latvijas teritorijas ārā uz faktiski sanāca tā, viņi izvilināja no Somijas teritorijas un atbrauca no Somijas teritorijas šeit. Kaut kam bija vienreiz jau aizgājis uz Somiju, bija Igaunijā, bija Latvijā, un tad arī sekoja Čekas arests, un otrais, viņš gan bija nolēmis spēku no Igaunijas uz Somiju otrais, bet tas vairs nebija iespējams, jo bija ļoti stingri jau robeža apsardzība, Krievu robežsargi, Krievu armēnieki kontrolēja kādu satiksmi, Somija izvairs otrais mērķiem nedeva, pirmoreiz iedeva, bet otrais pēkšņi nesanāca, tāpēc, ka vīzi neiedeva, un faktiski kaut kāds nelegāls iespējas aizspēkt, jo es nebiju, un līdz ar to sekoja viņa arests. Latvijas armijas komandieris viņš ir no 1934. gada, un kara ministrs kļūst 1940. gadā Latviešu kara ordeņa. Pirmā šķira piešķirta par Cēskaujām 1919. gadā un cīņā pret Bermudu armiju tieši Rīgā tur Boldevēs Elbukarijas ieņemšana. Un jāsaka uzreiz, ka skatoties gan Krišjāna Bērķa rakstīto dienas grāmatu, gan arī lasot atmiņas ar otru no ģenerāļiem Jānu Baloti, kurš arī bija Latvijas Republikas kara ministrs līdz 1940. gadam, līdz pavasarim. Viņiem savstarpēji bija tāda
tāda konkurences atmosfēra. Ģenerālis Bergs vienmēr savās atmiņās, arī dienas grāmatā uzsver ģenerāla Valoža to negatīvo lomu, ka nav pietiekoši armija apbruņota, bet tur jūtams arī tāda personiska nepatika, jo, piemēram, to daļu no dienas grāmatas, ko Čeki izņēma, mēs varam sākt lasīt, ka ģenerālis Valodis ir vērsies pie poļu militāristiem, saviem stāstiem, paskaidrojumiem, ka viņš esot tas galvenais militārais vadītājs, armijas komandieris, bet tas ir tikai pakārtota lieta, ja viņš nosakot valstī visas militārās lietas, kas savukārt Berķim šāda runāšana nepatika. Te jāņem arī višķies. Interesanti, ka viņa dienas grāmatā vārdā nemin viens otru, tikai iniciāli. Ir BG, Berķis min Valodu par BG, kas varētu būt Valtais ģenerālis, bet tad ir domāts, ka tas ir Jānis Balodis pēc visa dienas grāmatas konteksta spriežot. Bet, labi, tās personīgās lietas varbūt ir tā, bet tā galvenā, nešapnešanās abiem diviem ir tomēr saistīta ar lietu, kas Latvijas vēsturē ir jāskata, varbūt ne tikai šo divu personu kontekstā, tas būtu tā naiva, vai Berķis tur labais vai Valodis labais, bet tas ir situācija 1939. gadā, 1940. gadā. Tā ir krīzes situācija, pasaulē jau ir sācies otrais pasaules karš, Latvija tūlīt pēc otrā pasaules kara sākuma 1939. gada septembrī pasludinājusi neutralitāti, bet tajā laikā pasludināt neutralitāti bez sabiedrotajiem, bez pietiekoša apbruņojuma. Būtībā tas jau ir diezgan tāds fatāls iznākums, kas vēl vairāk traģiskāks palika pēc 1939. gada 5. oktobra Latvijas un Padomju Savienības līguma, kur Latvijā ar Latvijas valsts piekrišanu, faktiski piespiedu kārtā no Padomju Savienības puses, tika ieviests karabāžas. Bet vēl pirms karabāžu ieviešanas Latvija saprata karam sākoties, ka ir jāpadomjas, bet tā situācija bija apmēram tāda, kā tas ir tagad Ukrainas kara laikā. Respektīvi, bruņojumu dabūt ir arvien grūtāk. Tāpēc, ka trūkst vienkārši tās jaudas saražot tāpat kā tagad, arī tolaik nebija tāda valsts kā Francija, vairs, piemēram, nepārdod bruņojumu, jo pati saprot, ka tas būs nepieciešams. Tiešām 1940. gada jūnijā tas arī piepildās. Vācija iekaro pusi gan iz Francijas teritorijas, tāpat trūkst munīcija, trūkst citas lietas un tāda savstarpējā ieroču pirkšana ir ļoti apgrūtināta. Un tā galvenā traģēdija ir tāda, ka Latvija sāk šo armijas apbruņošanu, jaunu, modernu demobilizācijas kārtību tikai tad jau, kad ir pasaules karš sācies, un tas ir grūti. Berķis, piemēram, savā dienas grāmatā 1939. gada 5. septembrī raksta, ir sācies jauns Eiropas karš, šī nelieša baltā ģenerāla, Valodas dēļ esam palikuši bez moderniem ieročiem. Vairāk kā 4 gadu apakaļ runāja par modernas lauku artilērijas iegādēm, bet tas sauciens tuksnesī. Berķis min arī artilērijas inspektors ģenerālis Artūrs Danenbergs pirms 2,5 gadiem, 1937. gadu devies uz Franciju, lai iepirktu haubicas. Tās bija labas, un Francija gaidīja iepirkumu līgumu, bet Valodis to negribēja noslēgt. Bija par vēlu, Francijai pašai vajadzēja ieroči, piemēram. Danenbergs ieteica nopirkt arī lielgabalus, to sauktos Boforsa tipa lielgabalus, kur bija labāk par angļu ražojumu. Pretēji Britiem Zviedri tos apsolīja piegādāt tūlīt
tomēr atkal problēma. Ja? Ārlietu ministrs Vilkabras Munters, Latvijas ārlietu ministrs, uzskatīja, ka paklausot šim ieteikumam tik nodarīts ļaunums Latvijas ārpolitikai, respektīvi tās valstis, kas varētu būt potenciāli agresori, Padomju Savienība un nacistiskā Vācija, varētu to uzskatīt, tā kā vēršanos pret viņiem. Līdz ar to tā politiskā nostādne arī traucēja. Bet bufoši Lielgabaliem Latvija nopirkt no Zviedrijas 40 lielgabals, tikai līdz kara sākumam Zviedri padomju 20 atsūtīt. Un tā kā Zviedrija palika Latvijai daudz naudas parādā, ja tagad pēc neatkarības atjaunošanas, jau bija visi iepriekš jāsamaksā, ja? Visi pasūtījumi vienalga iepriekš. Tā kā tik traki nebija, bet Zviedri arī beidz, ka sākās karš, tad viņi pārtrauc, ja, piesūtīšanu. Tur jau ir tā problēma, ka tas jau tika darīts, bet tas tika darīts par vēlu, ko mēs redzam šajā gadījumā. Netiek piesūtīts laicīgi, un arī Alfreds Pēciņš, toreizējais sabiedrisko lietu ministrs, raksta, ka 1939. gada oktobrī Lielbritānija pieņem Latvijas kara ministrijas ieroču pasūtījumu un arī maksu par to, bet ieročus nepiegādāja. Latvijas sūtnis Lielbritānijā Kārls Zariņš vēstulē Lielbritānijas ārlietu ministrija 1939. gada 27. oktobrī centās dabūt 9 lielgabalus, 250 ložmetējus, artilērijas munīciju, lidmašīnu motoru, rezerves daļas un citu kara tehniku. Lielbritānija ieročus Latvijai nepārdeva. Anglijas kara ministrijas ierēģi uz Latvijas valdības pieprasījumiem rakstīja šādas rezolūcijas. Latvija pēc dažām nedēļām var tikt pilnīgi okupēta. Mums jādara viss iespējamais, lai ieroču pasūtījumu neizpildītu. Tas var palīdzēt tikai Krievijai, respektīvi, ka ieroči nonāks Krievijas rokās. Un te es redzu analoģijas ar Ukrainu. Ja? Piemēram, par iznīcinātajiem F-16. Ja? Bija tieši tādas pašas summas. Ko darīs tad, ja nonāks F-16 Krievu rokās? Tas var notikt. Ja? Ko darīs ar vācu dīģeļu tankiem? Var nonākt Krievu rokās. Tas risks vienmēr pastāv un nekas nav mainījies, ja, kopš otrā pasaules kara laikiem. Krīzes un kara situācijās ir gan ieroču trūkums, gan arī šīs bailes, ka ieroči ar modernām tehnoloģijām nāk pretinieku rokās. Jautājums publikai. Kā Latvija šito jautājumu atrisināja pēc 5. oktobra? Viņi noslēdza ieroču iegādes līgumu ar Padomju Savienību. Tas bija 50 miljonu latu apmērā, 50 miljonu. Kara budžets bija 25, ja? Bet Krievi jau neko nepietrūksim, labāk izlasīt tos līgumus, bet parakstīt, tu zini, un Krievi to līgumu tāpēc piedāja Krieviem, lai viņiem pa bāzēm nebūtu jāmas. Jā, teiksim, pāršlīgumi viss tālāk, bet tas bija milzīgs ieroču pasūtinājums Krieviem. Ja? Es nezinu, viens ar dokumentu laikam nav publicējis. Tur jau ir tas paradoks, ja, un tā traģika ir tāds, ka ir skaidrs, ka rietumu valsts nespējas apgādāt. Kā tu minēji, Zviedrija tikai daļai varēja piegādāt, Angļi nedēļ, Frančiem pašiem bija vajadzīgi, ja. Un Latvija bija spiesta, ja, 1939. gadā slēgt ieroču pirkšanas līgumus ar saviem nākošajiem okupantiem, gan ar Padomju Savienību, gan ar Vāciju. Ja? Un 1939. gada 10. oktobrī Latvijas atmiņas vadība noteica, ka ir vajadzīgs liels skaits pretanku lielgabalu minmetēju, un savukārt šis ģenerālis Balodis, par ko mēs runājam, ja, toreizējais kara ministrs, kas bija ministrs līdz 1940. gada sākumā, 1939. gada 20. oktobrī Balodis izteica PSRS sūtniecībai, vēstniecībai, tagad mūsu valodā runāja piedāvājumu veikt ļoti lielu ieroču iepirkumu. Vairāk nekā 100 lielgabalu un haubiču un pat 24 vieglos tankus. Līdz 1940. gada jūnijam Latvijas armija no pasūtītajām 913 smagā bruņojuma un tehnikas vienībām Padomju Savienības reāli bija saņēmusi 38%.
Turklāt tikai 14% modernu haubiču, bet nevienu tanku. Un vienīgais padomu bruņojums, kas tika saņemts Latvijā 40. gada 14. jūnija sākumā, izrādījās 92 zenīti lielgabali, un arī vēl tad tur militāristi diskutē, cik viņi bija kvalitatīvi, trūka rezerves daļas un tam līdzīgi. Ja? Tā kā līdz ar to arī uz šo ieroču piegādājumu vairs nevarēja paļauties, un padomu savienība ļoti labi zināt, ka viņi okupēs, ja, Latviju, ja, nekāda arī nebija ieinteresēta, ja, dot bruņojumu Latvijai, jo līdz pēdējiem brīdim jau nebija skaidrs, vai Latvijas armija pretosies. Krievi bija izstrādājuši tiešām plānus gadījumam, ja Baltijas armijas pretojās, neskatoties to, ka ir šie 400,000 pie Baltijas robežām karavīri un tehnika, ja, te pašā laikā aizmugurē jau lika lauku hospitājus. Ja, tas ir līdzīgi, kā tas bija pirms uzbrukumā Ukrainā. Ja. Te runājam par Bertu un Valodu. Būtībā viņi bija tie, kas 39. gada septembra beigās ieteica nepretoties Krievijai. Bija apspriest ar abiem šiem ģenerāļiem, Munteru un Ulmanu. Ja? Un šie abi ģenerāļi ieteica. Bet tas nav 40. gada 17. jūlijā, bet pirms šī savstarpējā līguma par PSRS armijas pauzēm. Ulmans Munters no sākuma bija izteikušies par mobilizāciju, bet, kad viņi bija noklausījušies ģenerāļa ziņojumus, tad Ulmans beigās izšķirās, ka jāsūt Munters uz Maskavu un viss kārtībā. Nu jā. Jā. Bet, teiksim, ja jūs tādā 3D formātā novērojot ģenerāļiem valodušā politisko darbību ar milzīgu attālumu, teiksim, tā laika. Kā jūs viņu raksturot? Kāda tad ir bijusi tā viņa, būtībā, tas viņa politiskais? Es atbildēju šeit, Elīna, kā es to saprotu. Es saprotu, tas ir autoritārs režīms. Ja? Tā virsotne tomēr ir valsts prezidents, kurš arī reizē ir ministru prezidents, kurš reizē arī vēl no 1940. gada ir absolūtais militārā kontinenta vadītājs. Ja? Pēc 40. gada tā aizsardzības likuma. Ja? Respektīvi, būtībā viena cilvēka rokās ir ļoti liela politiskā vara, un politiskā vara arī lem par militāro situāciju, par kara vešanu, par ieroču iepirkšanu. Tad Valodas šajā hierarhijā formā skaitījās Ulmaņa iedīgs. Protams, arī viņa viedoklis bija svarīgs. No šajā gadījumā Kārlis teica, ka bāzu līgumu gan Valodas, gan Bertis teica, ka tomēr jāparaksta līgums, jo pretošanās nebūs efektīvi, tomēr nav spēja pretoties. Ja? Galvenā atbildība tomēr ir vadītājiem, tad Ulmanim jāņem vēl vērā ārlietu faktors. Es jau iepriekš minēju, piemēram, ka ārlietu ministru Vilkans Munters visu laiku mēģināja šo līdzsvarošanas politiku veidot, ka mēs nevaram sanaitoties ne ar Vāciju, ne ar Padomu Savienību, jo abi divi ir spēcīgi politiski un militāri spēki, tāpēc arī varbūt nevajag tev pastiprināti bruņoties, jo kāds to var pārprast, ka ļoti arī uzmanījās tad, kad bāžu līgums jau bija noslēgts, kad tika ielaists šeit Krievu karaspēks iekšā, lai nebūtu nekāda incidenta, ja, savstarpējā, ja. Tā kā jāuzņemās atbildība ir visiem, bet augstākais šajā virsotnē es redzu vairāk Ulmaņa atbildību, Baloža mazliet mazāk, jo viņš virsotnē bija zem Ulmaņa, un liela atbildība arī ir Montera atbildība, ārlietu ministra atbildība. Pārējiem varbūt pilnīgi cits viedoklis. Tur jau tā grūti pateikt, bet bija skaidrs, ka militāristi nebija. Vismaz neieteica mobilizēt vai kaut ko darīt.
ja paskatās un Muntera ārlietu politika un darbība, tad viņi līdz 39. gada vasarā visai pasaulē sludināja, ka Latvija aizstāvēs savu neutralitāti. Ja? Vēl visiem diplomātiem, kur Munters brauca nav. Un teica, ka šīs tas sapulces bija skaidrs, ka tas nenotiks. Teiksim, pirms tam jau arī latviešu ģenerālis tikās lietuviešu, latviešu Igauni un aizsūtīja māsi Igaunu izlūkošanas pēc uz Berlīni, ja? Aprunāties, ko Berlīna teica, ja? Un Berlīna māsi gan pateica kaut kur Dilnēcos, kurā 20. kurā ka Vācija ir sabiedrota, respektīvi līgums ar Padomu Savienību. Mēs neko nevaram darīt. Ja? Un arī Igauniem bija mudicība. Igauni daudz ko cerēja. Viņiem bija slepens sadarbības līgums ar vāciešiem par Krievijas izspiekušanu. Ja? Tāpēc viņi domāja, varbūt viņiem ir kaut kādas labākas pozīcijas. Bet nebija nekā tas līgums. Krievi attiecināja, respektīvi vācieši attiecināja uz visiem vienādi. Ja? Un tad pēc tam ar māsīgs atgriezās celtais aizbrauca 28. septembrī parakstīja līgumu. Un teiksim, atteiktai latviešu sanāksmē tā izskatās, teiksim, dienas grāmatā nav īsti skaidrs, ja? Vai Ulmans vai Munters piekrīt, jā, viņu ģenerāļiem, vai teiksim, bet pēc Muntera iznāk, ka no Ulmans bija galvenais, kas tu zini. Vēl, teiksim, pievienojās un nolēma, ka neko nedarīs. Ines, lūdzu. Bet, ja labi padomāt, tad tas pretošanās un nepretošanās faktors bieži vien tiek izmantots ārkārtīgi tādu demagoģisku, spekulatīvu, īpašā tādā politiskā vidējā līmenī. Bet redz, man ir padomā ar galvu, kādas bija mūsu izvēles šeit, tagad sēdēt, ja toreiz būtu noticis reāli tas pretošanās. Krievijas ārprātīgiem karaspēkiem. Jā. Reāli, bez papildus, bez naudas, bez sliktā umaņa var labāk un tā. Bet bija tā, jo tas, no vienas puses jā, tas ir nepašas draudz. Otras puses, vai mēs to vispār sēdēt? Jā, tieši tāds. Krieviem daudz lielāka armija tolēja pieeja nekā, manuprāt, jebkas, ko mēs tolēja būtu vispār spējīgi savākt. Vēl nerunājot par milzīgām rezervēm, krietni vien modernāku armiju. Un vēl arī mēs nebijām mobilizēti. Man liekas, tīri. Bet Latvijai arī nebija nekāda nocietinājuma pie Krievijas armijas. Visi tie kara plāni jau bija būvēti pret Vāciju. Ja? Krievijas robežu arī nesaka. Vēl jau vairāk tīri tehnikuma pēc, lai pateiktu, ka mēs pretojāmies nonādēt, cik nesteigt tādu 1000 cilvēku dzīvības, un pēc tam vēl iespējams lielās represijas ciest, man liekas, nebija vērts cīnīties un pareizi. Un man arguments jau bija dzīvā spēka saglabāšana. Tas, ko teica kolēģis Valds Kuzmīns, ka karš nav sporta sacensības, kurās svarīgi piedalīties. Kara darbībā iesaistās, ja var atbildēt uz jautājumu, vai mēs varam tajā uzvarēt. Karš nav tā, galvenais piedalīties. Vai tu uzvari, un ja nē, tad labāk ir nebāsties. Es to nesaku, es esmu sajūsmā, kā tas viss ir izvērties. Ne, nevienā veidā, bet ir labāk. Vai es neticu? Tā ir. Man liekas, tā ir lieta, par ko netiek faktiski sabiedrībā runāts, tādos zemākos līmeņos. Mēs šeit kaut kā runājam, bet reāli atkal nāks kārtēji klīniskie dati un atkal viss lietas. Kāpēc nepretojās, kurš ir sliktais un kurš vēl sliktākais. Jā, bet šis sīkums netiek. Kā galīgi maz skaidros. Bet, ja paskatās virsnieku nostājā, tā nostāja virsniekiem par pretošanos radās tikai 39. gada beigās 40. gada sākumā, ka redzēja, ka Somi pretojas, ka viņiem izdevās, ja? Teiksim, virsnieki. Tas nav vienīgais piemērs. Jā, bet teiksim, augstākā virsniecība līdz tā neizteicās, ja pēc vārdu slepena dienas runājot, visiem bija. Bet tajās laikās Somija pieņemsim daudz izdevīgākā teritorija, geogrāfiska pozīcija bija atcerēties, ja bija daudz kurvi, kuros arī Krievi cieta apgrūtinājums ietukumā Latvijai un Latgales reģionā,
nav īsti tāds kurlaiks reģions. Vēl, līdz tam, kā jau noskaidrojām, netika iegādāti kārtīgi bruņojumi, ar neapbruņotu armiju, bez šī Neviens nesolīja iegādāt munīcijas rezerves. Tas jau bija tas ļoti izšķirts. Un Latvijā arī munīcija neražoja. Ja? Tas arī jāņem vērā, ja mēs runājam arī par šā laika krīzes situāciju. Tad munīcijas piegāde nevar orientēties tikai uz vienu kaut kādu valsti, ja? Tur ir jābūt diferencētai, jāražo. Bet šeit jābūt ir kaut kādai piegādai no citām valstīm. Galvenais sabiedrotiem jābūt Latvijā ar neutralitātes politiku. Tur bija traģiski nolemtība, jo tiešām tie skaitļi ir graujoši. 1940. gada jūnijā Padomju Savienības robežas ar Baltiju bija savilkusi milzīgi pārspēki. Tie bija 435 tūkstoši karavīri, 8,000 ilgbalu mīnmetēji, pār par 3,000 tanku un 2,601 lidmašīnu. Tā nav jāpieskait vismaz 67,000 karavīri padomju bāzēs, bet trijās Baltijas valstīs tas ir iekšēji. Bet 40. gadā jau nebija runa par pretošanu. Es vismaz neko nevaru atrast, Lupmans vai kaut ko būtu domājuši. 39. gadā vēl domāju par mobilizāciju. 39. gadā tiešām oktobrī latviešu virsnieki domāja par mobilizāciju, jā, taču Bērķis arī, piemēram, Krišāns Bērķis, ģenerālis, ko mēs runājam, un armijas štāba operatīvās daļas priekšnieks Pulkvedis Otā Ūdeni, viņš bija pretējās domās par mobilizāciju, nevajag. Varbūt mobilizācija vajadzētu. Varbūt tas būtu Padomju Savienība kaut vai atturējis uz kādu laiku. Ja? Uz kādu laiku, bet arī, ja mēs kaut kādā unikālā veidā būtu. Grūti iedomāties. Kad bija Vācija, Ribbentrops, kad bija Maskavā 28. septembrī. Un viņš Stalins teica Ribbentropam. Ja Latvija, viņam bija skaidrs, ka Igauni viņš parakstīs. Ja viņam Staļinam nebija vēl skaidrības par Latviju. Ja Latviju uzliek runā, kā aizstāvēs. Un Stalins skaidri Ribbentropam pateicis. Ja Latvija nepiekritīs, tad mēs viņu noslaucīsim mūzējus. Ja. To Staļins Ribbentrops. Tieši tā, arī mēs būtu kaut kādā unikālā veidā nostāvējuši uz kādu brīdi un iznīcinājuši armiju, kas mums sākotnēji uzbrukuši, kas arī pēc tam neticam. Arī, ja tas būtu noticis Krievi, cik tuvu 200 miljonu iedzīvotāju, to bija. Viņi varēja mierīgi izsaukt vēl, kaut vai 3 tikpat lietas armijas, lai turpinātu mūs noslaucīt. Vai vēl būtu krituši mūsu aizsardzības, tas būtu liktenīgi. Nebūtu nekas, ko mēs varējām izdarīt. Labāk būtu tautu pasargāt no liekas izmiršanas nekā beziedzīgi pretot. Jā, bet diplomācijā ir arī palas visu laiku, ja Ulmans, Montes, domāju, ka lielā politikā var rasties kaut kāds pēkšņs pagrieziens, kas Latviju noturēt ārpus kara. Ja kas noturēt. Bet, teiksim, Koce jau bija Monteram pateicis. Tas ir Vācijas vēstnieks Rīgā, ja, ka toreiz, ka parakstīja, teiksim, vācieši Krievu līgumu, viņš izskaidroja vēlāk, ka nesākumā vēlāk Monteram kā saprast ar līgumu, un ar līgumu viņš teica, ja, ka vācieši devis Krieviem brīvas rokas, un ka Krievi vēlākais līdz septembrim okupēs Baltijas valsts līdz septembrim. Ja, okay. Viņi to izdarīja jau jūnijā. Un nebija skaidrs, un arī 40. gada jūnijā, kad ienāca Krievi jau latviešu zināja, ja Berlīnē bija dabūs Krievi, teiksim, plāns, kā viņi nāks ar Lietuviem, tas arī bija zināms. Tāpēc Ulmans nekur nepanāca. Laikam jāsacina, ka uz brīviem nevar paļauties, jābūt ir sabiedrotiem, jābūt konkrētai taktikai kara apstākļos, jābūt arī bruņojumam, un galvenais garām jābūt, lai ir kas aizstāv Latviju. Es nezinu, par ko piepildīt. Ne, bet tev jau vajag, ja? Nē, te varētu mazliet uzmanēt to brīnu no Igauniem. Somus, ja mēs paņemam nomināli uz papīra, bija zaudētāji. Uz papīra saliek uz zaudētāji. Teorētiski jā. Brīnums notika. Jā, bet viņam nomināli ņemam tagad Ukrainu. Uz papīra viņi ir zaudētāji. Un brīnums vēl joprojām ir.
Bet tāpat laikā Ukraina, principā, šobrīd ar militāro tehniku apgādā ļoti daudz lielas rietumu valsts, Somija to liekas neapgādā. Ja? Bet lai tagad mēs salīdzinām Latvijas situāciju ar Somiju, Somija tāpatās uzskatu ar visu to brīnumu, bez tā brīnuma, tāpatās bija krietni vien labākā pozīcijā aizsardzībai nekā mēs bijām to brīdi. Jā, labi, es vairāk filozofiski, kad vēsturē skatās, ka reiz šie brīnuma gadījumi ir tas, kas izveido valstu, pasaulēļu, nāciju, tad, kad viņas noturās, ja mēs skatāmies tieši tas atšķir un paceļ konkrētu tautu vai nāciju, viņiem ir tas jāsaukties. Tas ir tā kā cerēt uz loterijām, ja tu uzvari loterijā ļoti plaši, bet tāpat laikā nevajag paļauties uz to, ka tā notiks. Es nenosauktu loteriju. Valsts izmantošana arī bija tāds brīnums. Jā, jo tieši tas, ka tā spēka nenoteiktība, kolēģis, ka bērniem jāmācās skolā, taču neviens vēlams nevar saprast, kas tur notika tajos 3-6 mēnešos, tur ir tāds mikslis un tajā gadā. Savukārt zemākā līmeņa, cik man ir nācies pa armijas, visas aizsargu vienības, tur bija tas patriotismu līmenis, bija nenormāls. Viņš bija nenormāls tajā valstī, tajā 20 gadu laikā, kad viņi no tās nulles uzcēla līdz tam līmenim, kas bija. Es pat cik pa vairāk laukiem skatos, viņiem bija ļoti milzīgs pacelts, visi pasākumi, organizācijas. Tur tas patriotismu līmenis, viņi zināja, kas ir Krievija, viņi zināja ļoti labi, kas ir represijas, tas jau visam bija izgājis cauri, un tagad viņiem izdevās uzcelt, katram bija sava māja, zemē, vismaz laukos, tur tā dzīve pilnīgi muģēja. Tā kā zemākajā līmenī tas patriotismu bija ļoti augstā līmenī. Bet cik tālu patriotisms novest, ja nav īsti tehnikas, ar ko cīnīties pretī? Tā nav, kad varbūt nav modernākā tehnikā. Protams, ir skaidrs, ja mēs paņemam tagad, kad mēs zinām visu postu faktumu, jā, ir skaidrs, tur būtu noslaucīts vienā vai piekrīt Inesei, visticamāk, matemātiski būtu pat 1/3 vairāk, bojā gājuši, ja būtu otrs scenārijs izvēlēt. Bet septembrī 39. gadā labs laiks, mums ar Krievu armiju trauksmes, Bet Otrās viņas teica, noslaucīt viss. Bet vēl jau arī var rēķināties ar to, ja mēs būtu tiešām atvērti ar šautenēm pretojušies Krieviem, mums visticamāk būtu krietni vien smagākas represijas, vairāk deportācijas nošaušanas. Tur zināms, respektīvi, ka bija paredzēts, arī deportēts 70,000 no Latvijas armijas. Mēs tam pareizināsim ar to, ka šautenē lielākai daļai sabiedrības ieroči tomēr nebija. Tie bija noteikti zināmi cilvēku slāniņi, tādu, ko var vērā ņemt, teiksim, pirmā streiku gaitā varbūt atvast kramunīcu, medīt visi, kas nav, to nevar ilgt, kad īsti sētūknē, ilgstoši neizsargās. Tas jau arī, teiksim, to, ka pretošanās gars paliktu, mēs esam redzējuši visus populāros Latvijas okupāciju, dažādus posmus un laikus, iespējas parādīt to, ko mēs patiesībā gribam un kas mums patīk nepatīk. Tas vienmēr ir ticis darīts, bet man ir rēķināti kaut vai teritoriāli. Vienīgais, ko es piebilstu, ir tas, ka vienreiz varbūt būtu jāsāk tās vēstures kaut ko mācīt. Jo tas, ka tā atkārtojas kā pats, tas ir nevienmēr, tas ir tās patīkams pats, tas nav. Mēs nemusējāties. Mēs būtu negribētu. Es jūtu, ka mums nākošajām diskusijām te ir pietiekošs materiāls jau. Diemžēl mums arī pusotru stundu ir beigusies un saku paldies Kārlim Kangeram, kas bija kopā Kārlis Kangers, vēstures doktors. Dzīvo uz vietas. Jā, vēstures doktors Viktors Jansons un paldies visiem dalībniekiem, kur atnāca un aktīvi uzdeva jautājumus un arī diskutē. Paldies uz redzēšanos nākošajām diskusijām. Mēs noteikti turpināsim.